esmu smukiņais. Kā man kula bija atvērta skatītājiem. So, practice, guys. Vienmēr needed practice. Kurš ir jūsu pikniks ar rajona crush? Es domāju, ka visi kopā Human Centipede stilā būtu interesanti. Karoči, polyamorous attiecības. Overrated grupa ir noteikti depustūtes, jo viņi domā, ka viņi ir the fucking shit. Pirms viņiem reāli bija fucking šņi, kur darīt to 100 reizes labāk. Sveiki, guys! Mēs esam 4Frames, un šodien mēs nonācām līdz nākamajam līmenim. Mēs nekaitināsim depo bērnus, kā pagājušreiz mēs kaitināsim grupu pikniks ar rajonu. Iepazīstiniet ar sevi, guys, kurš jūs katrs esat sākumā. Mani sauc Jānis, es esmu soloģitārists, es esmu vokālists, varbūt arī kaut kas vēl, kā katrs vēlās. Sveiki, man sauc Bruno. Es it kā spēlēju basu, bet īstenībā es reiz vienkārši hype man. Esmu Endijs, es spēlēju ģitāru un es nezinu, esmu smukiņais. Nu, es laikam esmu Gustavs un es laikam spēlēju bungas. Es neesmu pārliecināts, man kaut kā, zinu, kā uz skatos, nevar dzirdēt, es aizmugurē stāvu. Kāds brēns bungas tu karotas spēlē? Tošana, ok. Jūs visi teicāt laikam par savām lomām. Kā jūs vispār sadalījāt pienākumus grupā? Kā jūs izveidojāties, ka jūs neesat pārliecināti pat par savām lomām? Joks jau bija tajā, mēs satikāmies man šeit vienā koncertā Lastādijā. No sākuma bija doma veidot kaut kādu savu šūgais grupas. Šeit tur bija plānots Gustavs Endijs, iepazinos ar Bruno, viņš tur kaut ko teica. Es atceros, tajā laikā Endijam bija ideja par humoru, rock grupu. Mēs to visu gribējām veidot, mēs kaut kā... Es pats baigi neatceros, varbūt kāds viņam varēs piebilst, jo, kā Lastādijā taču neko nevar atcerēties. Un vispār nosaukums Pikniks rajona radās tā, ka mēs sēdējām šeit Lastādijā, jā, pie skatuves, skatījāmies kaut kādu grupu, un tur es, Endijs, bijušais sanāk Trumpa un basists Valds tagad spēlē Metamorfozē, un Normunds, tagadējās Metamorfozes. Mēs gribējām veidot kaut kādu laikam joku projektu vai kaut ko tādu. Mēs domājam nosaukumu, sēdēja blakus Bruns. Tur vienkārši izskanēja tādi ļoti random varianti. Un Bruns vienkārši pamanīja zīmi Pikniks rajona, kas tur saņemās grupa Pikniks rajona. Es kaut kā to paturēju prātā. Mēs savācāmies uz mēģi, vienkārši bija tāds, ok, taisam kaut kādu humoru roka grupu ar kaut kādu noise roka elementiem, jo vienmēr gribējās blēst kaut kādu noise roku. Mēs savācāmies, mēs saucamies Pikniks rajona. Sākumā mums tie pienākumi bija pavisam savādāk. Es biju pie bungām, Bruns pie gičas, Gustavs pie bass un Endijs laika vienīgais, kurš ir palicis pie savu oriģinālu instrumentu, jeb ģitāras, vienīgais OG. Tad mums bija kaut kāda ekstensiālā krīze, ka mēs pamanījām instrumentus, un tad kurā vienā dienā mēs ar Gustavu padžimojām, mēs uz gičas, viņš uz bungām tāds, vai šitie kaut kāds prikols ir, tā kā mēs tur Brunu piesēdājām pie basa, jo viņam nebija izvēles. Gustavu piesēdājām pie bungām, tāpēc, ka viņš vienīgais mācēja spēlēt bungas. Man paņēma pie gičas, tāpēc, ka es vienīgais māku spēlēt ģitāru, un Edijs palika pie gičas, tāpēc, ka, ķipa prot, jā. Es ķipa protu. Jā, es varu piebilst arī par to identitātes krīzi, kas mums bija. Mēs izgājām arī cauri ne tikai sastāvam, kā tā, kādas instrumentus mēs spēlējam, bet mēs arī izgājām cauri žanriem, kādas mēs spēlējam. Viss sākās ar noise roku, tad mums bija kaut kāds... Aizmirst, kā to grupu sauc, Neutral Milk Hotel, tāds akustiskais types stuff. Jā, un tad mēs aizgājām tā pusakustiski, tā kā Jānis spēlēja elektrisko ģitāru, es akustisko, Gustavu māsas ģitāru. Un tad mēs pārtapām pēc tam par Pikniks rajonu, kāds mēs esam šodien. Nezinu, kā tur noise rocks, tad Neutral Milk Hotel, tad huj viņi zin kas, un tad... Kaut kāds noise rocks, noise pops, huj viņi zin kas.
Nu, es varu secināt, ka visrandomākais ir visģeniālākais. Un tātad, Gais, jūs šodien uzstājāties. Es nezinu, kurš jums tas pēc skaita ir koncerts, bet kā jūs novērtējat šodienas vaibas? Kā jūs šodien pastrādājāt? Mēs normāli pastrādājam. Vienīgais man pirms koncerta bikses saplīs, kamēr es pedājos regulēt, kā man kula bija atvērta skatītājiem. Nē, protams, labi, pafīgi. Bija diezgan normāli. Bija divas gičas, viena tādām, mierīgākam, es esmu otru tādu vieglāku, kur var vieglāk lēkāt, pa skatu vienkārši vieglāk kustēties. Protams, negaidīju to, ka man siks nāks vaļā. Tāpēc bērni izmantojam straplokus. Viņi maksā man šeit kaut 5 eiro par 2 setiem. Es laikam savijos bija papis, vai es vienkārši aizmirsu uzlikt, bet tas bija negaidīti. Protams, kaut kādas lietas bija ieplānotas, kaut kādas lietas nebija ieplānotas, bet principā, manuprāt, bija normāli. Es personīgi nesūdzos. Es teiktu, šodien mēs tiešām, ņemot vērā to, ka mēs nebijām spēlējuši ļoti ilgu laiku, vairākus mēnešus, protams, mēs bijām ļoti neformā. Pēc gāja tā grubuļaini, vismaz no manas puses skatoties. Mēs pagāja kaut pāris mēneši, mēs te studijā tupējām, kāds tur slimoja, viss kaut kas bija, kāds slims, kāds studijā tup, kaut ko ierakstu, viss kaut kas bija, bet jā, savā ziņā bijām ierūsējuši. Par to pēc kārtas koncertu es īstenībā skaitu līdzi, šis ir mūsu 16. koncerts. Wow. Viņš ir vienīgais, kas skaita. Varbūt no 1 līdz 10 noreitojat pēc jūsu prāta. Es nezinu, kāds 7,5. Seiktu 4, tā kā passable. Skolā nolikt eksāmenu. Bet kāpēc tik maz daudz? Tas, ka jūs nebijāt sen spēlējuši, tas pārsvarā? Jā, bija tādas diezgan kļūdiņas, kuras mēs jau bijām nopulējuši, spēlējot koncertos, un viņas atkal atgriezās pēc kāda laika. Man liekas, ka tas bija tāds tiešām ievērojami, bet es domāju, tā kā izlaidīsim albumu, un tad mēs noslīpēsim atkal visu. So, practice, guys. Vienmēr needed practice. Jā, kā es vērtētu, man ļoti patīk, kā e-klasē ir ierakstīts baļu vērtējumi, vārdiskie. Piemēram, 10 ir teicami, 9 ir izcili, vai otrādāk. 4 ir vāji, un es teiktu, ka vāji. Man patīk citas skolas vērtēšanas sistēma INI. Un pēc INI es teiktu, ka šis ir NI. So, jūs jau, tas ir 16. koncerts, jūs jau ļoti sen viens otru pazīstat. Kurš ir jūsu pikniks ar rajona crush? Man personīgi ir Endijs. Tāpēc, ka viņš ir mans labākais draugs. Un kas tik vēl ne? Bros for life. Tev kurš ir crush? Es domāju, ka visi kopā Human Centipede stilā būtu interesanti. Karoči, polyamorous attiecības. Kā esmu egocentrisks, jā. Es teiktu, ka es. Bet, ja ne es, tad gan jau Gustavs. Dod mikrofonu tev. Paldies. Es teiktu, ka ir daudz tādu joki par basista un bundznieka attiecībām grupā. Tā kā es teikšu Bruno. Jā, tev ir kas piebilstams. Piebilstams? Kas man ir piebilstams? Tas vienmēr ir filozofisks jautājums, vai ir kas piebilstams. Šoreiz mans piebilstamais ir Andy Eidirs. Man arī ir ko piebilst. Vai es drīkst smēķēt intervijas laikā? Tas ir normāli. Pēdējā cīga, zaibau. Tas ir ikdienas problēmas, pēdējā cīga. Kāda džausījušies? Ne jau tev, Jānim. Labi, es nezinu, Galvenais pēc tam izskaidrot šitam te RMT īras goblinam, kāpēc mikrofons smir pēc cīgām. Nākamais jautājums. Jūsu top 3 drinks, kas jums palīdz, motivē, uzkāpt uz skatuves? Valmiermuižu saules, piebalga saules un malduguns saules. Ūdens, gāzēts ūdens un tas, ko rimītājs, tas ūdens. Gan jau kaut kāds enerģijas dzēriens. Jā, pareizi tieši. Nē, zinu, kā man šķiet, ja mums būtu iespēja dabūt sponsorship enerģijas dzērienu, mēs būtu fucking laimīgi, tāpēc, ka
Man šķiet, lielākā daļa no koncerta profita tieši aiziet enerģīšos. Kura firma tā būtu? Monsterīši. Noteikti monsterīši. Monsterīši, fuck Red Bull. Bet īstenībā visi profiti no koncertiem aiziet uz telpas īri, jo mēs vienkārši esam bomži. Bet turpinot to jautājumu par top 3 dzērieniem, kā jau es teicu, monsterīts, tad alus man nav konkrēti. Un tad pēdējais noteikti ūdens, stay hydrated un shit, Es teikšu, tā kā esmu ļoti veselīgs cilvēks, es sāku ar ūdeni, koncertu nobeidzu ar Pepsi un varbūt alu. Tas ir ļoti veselīgi kopumā. Mēs tā kā true punk, mēs dzeram tikai Pepsi, fuck Coca-Cola. Suicidal tendencijas mums iedvesmoja dzert tikai Pepsi. Kā jums liekas, cik procenti no jūsu konkrēti auditorijas ir pilngadīgi? Tā aptuveni. Ir pienācis 2024. gads, un lielākā daļa no mūsu faniem ir tomēr mūsu un Endija vienaudži. Mēs viens gads, pārējie mums te bija vecāki, bija tādi, kuriem būtu jāiet pensijā, bet, es teiktu, 25% puse. Es taču nezinu, kas nāks mūsu koncertiem. Es skatos tikai savu giču. Man liekas, ka 20% būtu pieaugušie, jo mēs palielam spēlējam Depo un Republikā. Viņi ļoti populāri starp tieši mazākiem cilvēkiem. Nevis 10-gadniekiem, bet 14 līdz 17 gadi, es domāju, būtu visaktīvākais, es teiktu 20–25%. Bet atnāks koncerts nenozīmē būt iekšā. Viņi taču vienkārši tur dzer ārā, viņi tur sēž ārā, dzer lodi, tur bučojās, ko tik vēl nedara. Kādas tik orģijas tur nenotiek pie Depo. Vislabākie klausītāji ir tie, kas neatnāks koncertu un neklausās. Es nepiekrīstu, ka galīgi nevienam, bet paskatoties to, cik cilvēki nāk uz Depo, mazākā daļa no Rīgas, vēl mazāka daļa no Latvijas, diemžēl. Es piekrīstu Bruno par 20%. Tā kā es no aizmugures auditoriju nemūžam neesmu redzējis, es teiktu, tiešām skaists skats, es teiktu ļoti skaists skats, bet es minēšu, ka 4% vai vairāk nevarētu būt. Tiešām. Mums mērķa auditorija ir 10 gadi. Es nejādzu tiešām. Kā tur varētu būt kāds pieaugušais? Tādā gadījumā es jums neieteiktu tagad uzstāties Republikā, jo, cik es dzirdēju no iepriekšējām reizēm no aptaujām, Republikā tagad ir tikai no 18 gadiem. Par Republiku mums ir neliela drāma, karoči. Bijām ieplānojuši koncertu. Mums pateica, 16 gadnieki 10. dodās mājās. Republikas laikam bārmeni, jau tagad īpašniece, viņai bija tāds... Cik kā viņiem 10. jābūt mājās, davai dzīsim visus 9. un nepateiksim to, ka mēs dzeram 9. Tāpēc mēs jau ieplānojuši to, ka mūs tur paspējas noklausīties. Mēs 9. sākām, 10. visi dosies mājās, dosies gulēt pie mammas, kas viņiem lasīs pasaciņu, bet tomēr 9. aizdzina un, diemžēl, tajā koncertā pagadījās, ka lielākā daļa no mūsu tādiem faniem tad bija nepilngadīgi. Un tieši sanāca tie nepilngadīgie un sanāca tāda nepatīkama situācija, bet toties mums bija, nobriedušāki veči, ka tur bija interesantāk spēlēt. Tas arī savā ziņā labs veids iegūt jaunu auditoriju, man liekas. Tad vēl jautājums no jūsu favorite scēnas grupām. Neskaitot sevi, es zinu, ka jums patīk sava grupa kādam, bet nē. Mēs ienīstam sevi, nopietni. Mēs sevi vienmēr ļoti zemu novērtējam. Mēs vienkārši reāli ienīstam šo grupu. Es ieteiktu aiziet pie psihiatra tādā gadījumā, bet pārējās. Vajag ielu sponsorēt mūs, mums to reāli vajag. Reāli grupām šeit pietrūks naudas, pietrūks sponsoru, tāpēc jā. Bet jā, jūsu top favorite 3 scēnas grupas, izņemot Pikniks ar rajonu. Purple Negative, Bēdu brāļi un Less Attitudes Spectrals, no kuriem mēs ļoti iedvesmojāmies. Es teiktu, Advanced Blue ir ļoti laba grupa. Zona, viena mīļākā dziesma Šizofrēnija ir no Zonas. Un trešā grupa, es teiktu, Perpendicles uz šobrīd. Pirms tam bija Lietās, es godīgi teikšu, Lietās bija ļoti labs memory lane moments priekš manis. To albumu klausījos, atgriezos atpakaļ uz to laiku, kad viņi vēl pastāvēja. Bet jā, Lietās pastāvēs joprojām. Es viņus atzīmētu tajā tapā, jo tas, ko viņi darīja, tas bija
Tas bija vienkārši unikāls gan Latvijas mūzikā, gan arī visā pasaulē. Un, diemžēl, ka viņi pajuka, protams, tagad viņiem ir jauns projekts Perpendicular Sūzes. Nu, protams, tur es baigi neesmu, kaut kādu vienu koncertu esmu bijis, tā baigi viedokļi neesmu noformulējis. Viņi varbūt spēlē brīžiem bija pārāk advancēta mūzika priekš manis, jo es dzīves sirdī esmu minimalists. Bet, jā, principā man arī viņi patīk. Vienīgais, jā, protams, jāpiestrādā pie materiāla. Man pirmie vietā noteikti ir Gulbīši. Man ļoti patīk tā grupa. Viņa basists ir Ahujens Homijs. Mums ir rēcīgas bildes. Šautauts Edgaram. Jā, šautauts Edgaram. Tad otrajā vietā es liktu Māra Dagne. Viņas ir ļoti spēcīgas mūziķis, viņiem ir ļoti progresīvi, ļoti advancēti, man ļoti patīk. Es biju uz koncertu Rožu karnevālā, vienkārši starā biju, es nezinu, vienkārši Zosāda metās nopietni. Par Zosādu es reāli piekrītu. Es biju uz Māra Dagni, kad viņi iesildīja Purple Negative. Atklāt sakot, man arī es tur klausījos. Es nezinu, vai es vispār jebkādā koncertā esmu izjūtis tādu sajūtu, kā vienkārši tev burtiski Zosādi metās no tā, kas tur vienkārši notiek. Tāpēc, ka mūzika viņām ir ļoti interesanti. Reāli interesanti var just to, ka viņas ir pie tā pamatīgi strādājušas un tās visas tempu maiņas un cepuri nost. Labi, un tev? Es nebiju pabeidzis. Trešā grupa man palika. Šis ir diezgan populārs viedoklis. Es teiktu, Pauls Raimonds bija brīdis pagājušā gada februārī, janvārī, kad es non-stopā tikai viņus klausījos, visu viņa diskogrāfiju. Un tad viņi ir palikuši man tur trešajā vietā. Pauls Raimonds kādreiz bija reāli spēcīgākā grupa Latvijā, bet diemžēl arī pajuga. Bet joprojām tas, ka viņa materiāls pieejams Spotify, tas liek vienkārši atcerēties tos laikus, kad man bija kaut kādi 16, 17, kas arī gāja uz viņu koncertiem, skatījos, kā Patriks graizās. Viss bija vienkārši sajūta. Es reāli esmu gatavs pārdot nieres tikai, lai atkal kādā koncertā dzirdētu dziesmu kauns un vienkārši pie tā mošot. Tas bija vienkārši, tas bija masīvi. Pēdējā laikā gan es ļoti esmu atsašinājies no scenas mūzikas, bet, protams, no tādiem pagātnes favorītiem, kas man ir palikuši, protams, paši Gulbīši, Boris Šorkins un Gulbīši. Lietās ļoti, ļoti patika tas projekts. Un Pauls Raimonds, jā. Es to novēroju tikai scenā, bet kopumā mūzikas industrijā, ka visi fano par grupām, kas vairs nepastāv, vai viņi ir nomiruši, vai viņi vienkārši izjukuši. Tas ir ļoti bēdīgi, bet būtu ļoti forši, ka viņi atzimtu. Vēl jautājums arī par grupām. Kura ir, jūsuprāt, overrated grupa un underrated grupa? Overrated grupa ir noteikti Depustūtes, jo viņi domā, ka viņi ir the fucking shit. Viņu mūzika izklausās kā vienkārši recycled šņiek kādiem hardcore riffiem. Man ritīgi izbasīja tas, ka kādā intervijā lasīju, mūsu vokālis, protams, melodiski dziedāt un baigi kliegt. Kliegt viņi māk, bet melodiski dziedāt, noteikti nē. Viņa mūzika vienkārši overrated, jā, viņi kaut ko tur bļaustās, bet, man visvairāk sit pausiņi, drausmīgās latviešu valodas kļūdas. Kā... Manuprāt, ja tu dziedi latviski, tev kaut cik ir jāsaprot tādas elementāras lietas, bet ja tu pat elementārās lietas nezini, kauns. Un arī tas, ka basiste uz skatuves pameta grupu angliski, bļāviens, mēs dzīvojam Latvijā, tu runājat, bļāviens, latviski. Šeit nav nekāda fucking Anglija. Jāsaglabā tā nacionālā valoda. Viņi vienkārši uzskata to, ka viņi dara kaut ko revolucionāru šeit, bet pirms viņiem reāli bija fucking šņiki, kur darīt to 100 reizes labāk. Protams, var pieminēt arī visas šās HC grupas, kaut kāds tur akumulators, nezinu, man nepatīk streetpunks, un es viņas paklausījos, viņi to demiķi vienkārši izklausies kā, jebkas, kas bijis principā pirms viņiem nekā unikāli, un tas pats arī par kaut kādu defektu, jo, viņiem kaut kādi hard rock riffi un kaut kas bļauja, bet, labi, gan jau sīkiem patīk pie tā mošot, man jau tā, bet, manuprāt, jā, tās visas grupas ir overrated, bet no underrated grupām noteikti, Māra Dagne guvis popularitāti, Tādām underrated grupām es teiktu Gulbīši, jo par viņiem bieži vien aizmirst un arī bieži viņas vairs īsti nesauc spēlēt. Noteikti arī pieminēšu Gerārijs, jo puikas tagad sāk gūt popularitāti un to reāli prieks, jo viņi spēlē reāli labu mūziku. Un vēl no tādām underrated grupām Ilons Maska, kā jau teicu, cepur nost, baigi labs punks.
Pat man kā nepankam patīk viņa punks. Man īsti nav tādu overrated grupu. Es domāju, ka tā kā grupas iet savu ceļu. Man nav īsti grupas, kuras man liekas nebūtu pelnījuši to, ko viņas ir dabūjuši. Underrated grupas, es domāju, ka man bija kaut kas interesants pasakāms, bet es jau aizmirsu. Tāpēc nebūs arī underrated grupas, diemžēl. Overrated grupas, par tiem Jāņa piemēriem. Man liekas, vienkārši tie cilvēki zina, kas cilvēkiem patīk šajā scenā, viņu auditorijai vai ne, potenciālajiem. Un viņi ir to panākuši neatkarīgi no tā, cik tas ir kvalitatīvs vai nekvalitatīvs, bet underrated. Es nezinu, tās Valmieras grupas, viņas ir guvušas savu atzinību. Tāpēc no underrated grupām es nezinu, es teikšu, manējie čaļi Traumpunkts, pohuj. Traumpunkts sūkā, Džek. Traumpunkts nesūkā, Džek. Viktorač, overrated grupas. Ziniet, ir viena tāda grupa, kas viņu sauc Pikniks ar rajonu. Es nezinu, man ir, ja godīgi reāli izbesīs, kā viņi, par ko viņi sev uzskata reāli. Tas, kā viņi fani vienkārši izturās koncertos, nepieņemam. Un tā, par underrated grupām runājot. Es probably nezinu, bet ir viena tāda underground grupa, Pikniks ar rajonu. Jā, viņiem ir tā kā reāli tik sophisticated mūzika. Zin kā, viņiem katra otrā dziesma ir 5/4, citās tur mainās no 6, 8, 7, 8, reāli, gammas, viduslaiku gammas, jā. Tiešām tas, ko viņi dara, tas ir fenomenāli. Labi, zin kā, tā kā kaut kāds mini židruns bez mazvai. Nē, par židrunu nekas nav labāks Latvijā. Labi, un tad pats pēdējais jautājums jums. Priekš jums personīgi Depo un kopsumā underground mūzika, tā ir fāze vai dzīvesveids, jūsuprāt? Atkarībā no mūzikas. Hardcore cilvēki, ja viņi tiešām tajā tic, tad viņi visu dzīvi tā dzīvos. Bet principā tiem sīkiem, kas tā nāk, tā ir fāze, viņi agri vai vēl izaugs, uzvilks balts krekls, iestrādā bankā vai pa kasieri. Viņiem kaut kā tas punks vienkārši apniks. Es nezinu, tas ir, tas reāli atkarīgs no mūzikas. Mūžīgie punki pastāv, piemēram, mums ir Latvijā tas Peksis, kurš jau no 80 gadiem staigā ar grebeni. Bet Depo, principā, jā, tā ir fāze, tāpēc, ka es esmu arī runājis cilvēkiem, kuriem šobrīd ir kaut 30, 40, viņi paši saka, jā, mēs pirms 20 gadiem darījām to pašu figņu, vienkārši lietusēt, tāpēc, tas reāli atkarīgs no paša cilvēka, tāpēc teikt, 50-50. Tev kā liekas? Es uzskatu, priekš dažiem tā ir fāze, priekš dažiem tā ir dzīve. Reāli runājot, tā kā daudziem cilvēkiem tā ir fāze, jo viņi atnāk šeit vairāk iedzert, izklaidēties ar draugiem. Viņi īsti neiesaistās pašā scēnā, viņi vairāk atnāk uz pašiem koncertiem, ar draugiem tusējas un tā. Un priekš dažiem tā ir dzīve, piemēram, kaut vai tas pats Sinukentīs Mārpils un tādi. Tie ir cilvēki, kuri joprojām taisa scēnas mūziku lielākos apjomos, protams, bet viņi no tā, viņiem tas ir hobijs, viņi ar to pelna un tā. Tāpēc es domāju, tur ir abas puses, bet es to teiktu vairāk būtu fāzes. Depo, tas ir dzīves stils. Guntis, tas ir mans celebrity crush, un es nekad netikšu tam pāri. Un Gunta, please notice me. Es teikšu, ka Bruno ļoti labi to frāzēja. Jā, tā drīzāk fāze lielākā daļa gadījumu. No savas pieredzes teikt, jā, man Depo arī bija fāze, tā kā es biju angstīgs, 14 gadnieks, nāca vienkārši koncertiem mošu, un man tajā laikā īpaši nebija draugs, tāpēc gāju viens pats. Vienkārši gāju mošpitos, gāju pīpēt, bet, protams, man tā visa mūzika apnika. Es sāku aizrauties ar indie roku, shoegaze, noise rock un to visu, un vienkārši aizgāju savā plūsmā uz Alaponiju. Tā kā tās kā neliels upgrades, kā saka, no Depo uz Alaponiju. Šaudauts Alaponijai labākais bārs Rīgā, labākā skaņa grupām un labākais īpašnieks. Tātad visiem, kas izaug no Depo, nākamais solis ir, kā teica, Alaponija?
Nākamais solis ir Aleponi, tāpēc, ka tur īpašnieks Juris Simonovičs, viņš ļoti cītīgi izvēlās mūziku, viņam tur uzraksta, viņš pats izvēlās, viņš reāli detalizēti klausās, ko viņš grib tur laist. Viņš to reāli palaiž, tā ir reāli kvalitātes zīme, manuprāt. Tā ir kvalitātes zīme. Liels paldies jums, guys! Tā bija grupa Pikniks ar rajonu un Four Frames. Un lūdzu, sponsors. Gan viņiem, gan mums vajag sponsors. Šitais šitpols mikrofons vienkārši pēsot viņu vienam otru. Man no sponsoriem es gribētu Fender sponsorship, lūdzu, nosponsorēt man Signature Jazzmasterī ar daudzām fiškām. Es gribu sponsorship no Death by Audio pedāļiem. Es gribu izklausīties tā kā bembis bez izpūtēja. Un vēl es gribētu, protams, Maldu Gunsalas sponsorship, tāpēc, ka man garšo cilpa. Valmiermuiža salas arī būtu labs sponsors un, protams, arī visi enerģīši, tāpēc, ka, Monsterīts ir laba lieta pirms koncertiem, pirms randiņiem, pirms ģēlām, Protams, ko es vēl no sponsoriem varu pieminēt, es vēl gribētu kā sponsoru Volvo. Lūdzu nosponsorējiet man Volvo 940 universāli ar 2.3 dīzeli. Kāds sakars Volvo un scēnas? Volvo ekipējumu pārvadāt, mums vajag Volvo. Jā, tikai Volvo. Un saprotiet, vajag Volvo universāli, tāpēc, ka tur var iebāzt iekšā, man šeit 3 leduskapjus. Znači, tur ielīdīs gan ekipējums, gan aliņi, varbūt arī kādi 2 fani, kuri gribēs pabraukāties. Tur no kastes paņemt aliņus, kā saka. Guntis arī tur ielīdīs. Lūdzu, es gribu Gunti, lai tu brauc pie mums Volvo. Lūdzu, Gunti. Gunti, es sapratu. Nē, tas nav Guntis. Guntis ir depo īpašnieks. I'm sorry, es ar vārdiem slikti. Lielākajam sponsoram mums būtu jābūt Rimi, ja Rimi ir tā kā labs veikals. Iedomājieties, ja mums sponsorētu Rimi, mēs atnākam uz turien, mums iedod kaut kādus tos kuponus vai ko viņi tur tagad kartes dod, vai ne? Tās ir 20 eiro vērtībā, un tur nopirkt dēsu, maizīti, roltoniņus, ūdeni nopirkt, aliņus nopirkt. Būtu interesanti, es domāju. Un vēl no sponsoriem es piebilstu Philip Morris sponsorship, tāpēc, ka dažreiz mums vajag bezmaksas sarkanās Marlboro paciņas. Un tad, ja nevienam nav nekas piebilstams, vēlreiz pateikšu liels paldies jums. Tā bija grupa Pikniks ar rajonu, un mēs kaut kādi šitposta filmētāji Four Frames. Liels paldies arī jums, šitposta filmētāji, šitposta montētāji, šitposta publicētāji, un, kā lai vēl pasaka... Šitposta montētāji. Jums būs smagākais darbs. Jā. Šitposta animatori, šitposta renderētāji, šitposta YouTube un šitposta Instagrams. Paldies! Un ar labu nakti, ar labu vakaru un kurš no kurām vakars. Paldies jums, guys!